savukārt te paredzēta iespēja abām pusēm, ka abām pusēm ir gan iespējas, gan tiesības, un puses pieņem lēmumu sadarbojoties, proti visu, ko mediātors var dot vienai pusē, viņam jāpiedāvā iespēja arī otrai pusē. Nu, klasisks piemērs par atsevišķām sesijām. Ja mēs vadam, piemēram, mediāciju, puses pieņem lēmumu par atsevišķajām sesijām, kā atsevišķi mediātors katru pusi runājās, tad, nu, ja es runājos ar vienu, man jārunājās arī ar otru pusi. Ja es izpaužu kādu svarīgu informāciju vienai pusē, kas nav konfidenciāli, jāizpauž otrai pusē. Protams, viss ir vienlīdzīgi. Un tas ir skaidrs. Un svarīgākais ir, par ko es jums minēju, mediātora neutralitāte, jo mediātors ļauj pusēm pašām panākt savstarpēji pieņemumu vienošanos. Proti, mediātors nekad nepiedāvā risinājumu. Par to ir diskusijas. Likumā mēs esam atstājuši, ka mediātors risinājumu nepiedāvā, jo mediātors neuzņemsies nekādu atbildību par risinājumu. Mediātoram Latvijā nav civiltiesiskās apdrošināšanas, un likums neparedz mediātora atbildību par nepareizi sniegto padomu, ieteikumu vai risinājumu. Līdz ar to likums pasaka, ka mediātors risinājumu nepiedāvā, un tas ir pareizi. Es jums pašā sākumā stāstīju, ka ir svarīgi, ka puses pašas nonāk pie risinājumu, jo ir izpildāma tāda vienošanās, pie kuras puse pati ir nonākusi. Nevis viņai kādu padomu, ieteikumu ieteica mediātors. Mans pašas personīgais lēmums, kā strīds ir atrisināms, ir vispareizākais. Un dažreiz varbūt mediātoram šķiet, ka tas ir galīgi nepareizi un netaisnīgs. Abām pusēm tajā konkrētajā gadījumā šķiet, ka tas ir pieņemams un pareizi un taisnīgs. Tāpēc mediātors tikai atbalsta pušu iniciatīvas un novirza tā, lai puses pašas pieņem lēmumu. Tas ir mediātora neutralitāte tā sauktā. Mediātors nekad nepiedāvā risinājumu.